Daugava abas malas mūžam nesadalās, I Kurzeme, I Vidzeme, I Latgale mūsu. Laime pār mums lemj, dod mums mūsu zemi, viena mēle, viena dvēsele, viena zeme mūsu. Ar šo jaukajām dzejas rindām un ar šo moto mēs atklājam šodien mūsu ikgadējo izstādi, kas veltīta ne jau tradicionāli veltīta Latvijas dzimšanas dienai, Lāčplēša dienai un ļoti daudz svarīgiem notikumiem mūsu valsts vēsturē. Prieks, ka šodien esat tik daudz kuplā skaitā nākuši. Darbus noteikti varēsiet apskatīt, bet vārdu proti virtuāli vietniecei Martīna Darbā. Ingai Sadočikam. Paldies. Atklājas. Pirmkārt, gribētu sveikt visus pedagogus un visus bērnus, iesākot jauno mācību gadu. Un raugoties uz šo nozīmīgo izstādi un uz šo noskaņu, es domāju, ka mēs esam godam iesākuši jauno mācību gadu. Un es domāju, ka nesliktāk arī turpināsim ar saviem darbiem priecēt visu mācību gadu. Bet es gribētu sākt ar to, ka gribētu pateikt lielu paldies Rīgas interešu izglītības metodiskam centram par uzticību, par to, ka jūs draudzējaties ar mums jau vairākus gadus, un par to, ka katru mācību gadu mūsu izglītības iestāde priecē tik skaistas vizuālās un lietišķās mākslas izstādes. Un es gribētu teikt to, ka katra vizuālā lietišķās mākslas izstāde mūsu centrā ir svētki. Jo katra vizuālās un lietišķās mākslas izstāde atnāk un ienāk ar savu noskaņu, ar savu raksturu un ar savu spēku un enerģiju. Tā ir? Protams, visnotaļ. Un es domāju, ka jebkura vizuālās un lietišķās mākslas izstāde ir nozīmīga katram jaunajam māksliniekam, bet tieši šī vizuālās un lietišķās mākslas izstāde ir nozīmīga katram Latvijas pilsonim. Un paldies šīs izstādes idejas autoriem, lai visiem izdodās, lai mums kopā visiem izdodās. Paldies mūsu pasākumu koordinātorei Ilzei, kas prata kopā ar saviem darba rūķiem ļoti operatīvi šo skaisto izstādi arī iekārtot, un lai jums visiem veicās. Paldies! Tā jau Inga teica, liels paldies idejas autoriem, tātad Rīgas interešu izglītības metodiskā centra metodiķiem, Vivai Dzenei, Dagnijai Romanei, par šo jauko tēmu, par šo jauko ideju, un Daugava mums te gandrīz vai sastopam katrā darbā. Lūdzu vārds tagad Rīgas interešu izglītības metodiskā centra, vizuālās mākslas metodiķei, Vivai Dzenei. Labdien, tādā ļoti skaistā saulainā dienā, nedaudz varbūt tādā vējainā rudens dienā, un dienā, kad mēs tiešām visi sākam domāt par to, ka tuvojās valsts svētki. Kāda tad valsts svētki tuvojās, bērni? Nu, kā mēs gatavojāmies izstādi veidojot? Izstādi iekārtojot Latvijas dzimšanas dienai. Un vēl pirms tam mums ir ļoti nozīmīgs datums 11. novembris, Lāčplēša diena. Tieši tā. Un tāpēc mēs metodiskā centrā faktiski izdomājām, ka lai jums būtu interesantāk strādāt, lai jums būtu par ko vairāk aizdomāties, katru gadu mainīt tātad šīs it kā gatavošanās svētku izstādes nosaukumu. Šī izstādīta Daugavas abas malas ir tā, kas vieno tātad abas Rīgas puses. Šodien ir izstādes atklāšana pie jums Bērnu jauniešu centrā Daugavai. Trešdien tā jau ir Bērnu jauniešu centrā Aldona, tātad pār Daugavai otrā pusītē. Un piekdien bērnu mākslinieciski jauniešu centrā, praktiskās estētikas skolā ir piekdien. Nu, lūk, un tātad mūsu viss rīcinieks vieno šīs nosaukums Daugavas abas malas. Man liels bija prieks, kad es ienācu šodien
šai istabā bija, šai telpā, es atvainojos, bija ļoti jauka tāda noskaņa. Es nezinu, kas muzikālais pavadījums ir šai mirklī pazudis. Jā, un man pārsteidz ar to, ka šī izstāde ir tāda lakoniska, tīra, skaidra. Viņā nav par daudz to darbu, un visi ir tādi gaunīgi, varētu teikt, gatavoties svētkiem. Un par to visu noskaņu es gribētu pateikt pirmkārt Bērnu jauniešu centra pārstāvji. Droši vien tā būtu Tīga, kura mūs ļoti viesmīlīgi uzņem. Paldies jums! Kas gan būtu mums par izstādīt, ja nebūtu tik jauka kuratore, ja pasākuma organizatora kā Ilze. Tad paldies, Ilze, ka jūs mācījāt salikt šo skaisto izstādi visu kopā. Tiešām izskatās ļoti jauki. Paldies! Es tikai vēl gribu piebilst, ka šai izstādē piedalās Latgales priekšpilsētas, vizuālās un lietišķās mākslas, tātad Pulciņu darbnīcu studiju audzēkļi un centra rajona vizuālās un lietišķās mākslas, arī Pulciņu studiju darbnīcu audzēkļi. Tā kā skatāties, uzmanīgi vērojiet. Tātad šeit ir satikušies divas priekšpilsētas rajona šajā mūsu Daugavpilsē. Tas arī ļoti, ļoti priecē. Mēs vienmēr esam laipni vīri, mums patīk uzņemt ciemiņus. Šodien vēl pie mums ir arī Āreta Raudze, un vismaz priekšstats, kā tev patīk, no Valsts izglītības satura centra. Es tiešām šoreiz nācu ciemos kā Āreta, nevis kā Valsts izglītības satura centra pārstāvs. Paldies par uzaicinājumu. Un man ir prieks, ka ir tādas jaukas un stabilas tradīcijas, jo šī te savas valsts un dzimtenes mīlestība tiešām atspoguļojas arī jūsu darbos, un kā gan savādāk mēs to katrs varam paust, un katru reizi gaidos šo dzimšanas dienu kādu mazu dāvaniņu, tieši tāpat kā jūs savā dzimšanas dienā gaidat, tā arī mēs kopīgi varam dot arī kaut ko valstī, un, protams, mākslas pulciņu audzēkņiem tie ir viņu mākslas darbi, tur, kur ir ielikts viņu sirds siltums un mīlestība daudzu dienu un stundu darbiņos. Un paldies, ļoti jauki, es gan izstādi vēl pilnīgi visu neesmu paskatījusies tā, bet es redzu, ka šī kopējā noskaņa ir patiešām svētku noskaņa un arī tāda ūdens noskaņa, kā arī šis ir šai nosaukumā Daugavas abas malas un ir jūtams arī šīs Daugavas klātbūtne un svētku klātbūtne. Paldies! Paldies! Sirds mīlestību un darbu gribēt strādāt, darboties, griboši, veidojušos darbiņus, jo patiešām bija atsaucība. Bija un bērni gribēja, un audzēkņi gribēja veidot, ja, un mums pat asara daža nobira, ka mēs nedabūjām darbiņu atpakaļ, ja, kurš bija cerēts, ka atceļos ļoti atbilstoši tēmai no Čehijas, bet tomēr atceļoja, piedalās arī mūsu izstādītē. Liels paldies visiem, kas piedalījās. Un, protams, arī Lāsmai Vilciņai, kas šodien palīdzēja man iekārtot izstādi. Liels paldies! Aplausi Lāsmai! Tas tev nav visiem un darbiņš tikko atceļoja, ja? Paldies! Jā, lai tev veicās arī turpmāk visās dzīves jomās. Vai kādām vēl ir kas piebilstams? Izstādītāji Lidicei. Šo skaisto darbu, Rīgas skatu. Tas ir ar dedzināmu aparātiņu veidots pirogrāfijas tehnikā. Un es gribēju viņai nelielu fotogrāfiju klāstu un suvenīrijas no Lidicas. Vai Laimiņa, tev vēl mazi dāviņi. Paldies! Jā, kurš ir piedalījies Lidicas izstādītē, paceļ roku no klātesošajiem? Čehijā, jā. Nu labi, tie, kas vēlēsies šogad piedalīties Čehijas starptautiskajā lielajā izstādē, vispirms Latvijas kārtā, tēmas ir ļoti pateicīgas. Tātad ir teātris, lelles, pasakas, jā, bet par to jums pedagogi pastāstīs jau, kādā no nodarbībām. Tā kā prasiet viņiem, mēs gribam piedalīties izstādē Lidice. Ejiet viņiem virsū, jā, un tad viņi jums izstāstīs, kas tur tā izstāda un kas tur notiek un kā tas viss process organizējās.
skatīties. Varam skatīties un pamieloties lāsmiņu uzcienā. Mums ir saldumiņiem. Paldies! Izstāde ir atklātā!